Nu. Man tā patīk cilvēks, lai viņš ir atklāts. Ne, viņš acīs skatās, ka viņš sveicinās, viņš neskatās kaut kur tā prom. Es tā domāju, ka tas ir tāds sirsnība, vai ne? Nu, tā. Tad bija tagad visādi cilvēki. Tagad ar viens paiet garām. Man jau te koridorā vīrieši no rīta aiziet garām un nesaka labrīt, es stāvu pie liftas, viņi nesaka labrīt, aiziet garām. Ja tu esi pieklājīgs cilvēks, tad nav problēma to sasveicināties. Apliecina kaut kādu respektu pret otru cilvēku, kā tu respektē viņu, kā tu viņu uztver, kā tu viņu uztver kā draugu sev, kā pazīstamu cilvēku, un tas arī apliecina to, ka esi gatavs tevi kontaktu uzturēt un ka viss kārtībā. Jā. Lūdzu. Labdien! Labdien! Mani sauc Kaspars. Mani Lidija. Prieks iepazīties. Paldies. Priecīgi, nu, lūdzu, vari apsēsties kaut kur, jā? Nu, un kā tev tas sports tādā iepatikās? Sports man iepatikās jau pirms 8, 9 gadiem. Tas tā kā pirmā mīlestība, viss. Nu, tas ir slidošana, skrituļslidošana, tas jau ir tā kā dzīvesveids, un ar to saistās gan visi notikumi, pasākumi, slidošana, satiks savus draugus. Nu, viņam nesaka vienkārši čau, hei, ir citu veidu rokspiediens, ar ko mēs atšķiramies no citiem. Mēs varam pamēģināt izstiept roku. Vienkārši tā, nevis tā atbrīvojam, bet tā vienkārši noliekam, tā taisnu roku un uz citām. Bet to plaukstā mierīgāk, jo, ja cilvēks, piemēram, sasveicinās tā baigi, tā stīvi, nu tas jau arī liecina pēc savu. Ja tu vienkārši sasveicinies tāda pļērīga vai tāda cieta roka, vai tu saspied, tas jau... Bet vienkārši vai tā... Šitā? Jā, šitā, un pēc tam saliek kulakā un uzsit šitā. Un pamēģinām vēlreiz. Tā, šitā un šitā. Tas ir interesanti. Nu tā, kulaks ir ļoti labs, un pēc plauksta tā, un tā. Galvenais arī saskatīties, un tad vispār ideāli. Acīs jāskatās. Nu jā, nu pilnīgi, jo tas tā kā iegājies un tā, čau, kā iet. Es savām dziedātājām no rītiem nākam, tā mēs esam iesākuši to hei, hei. Mēs nesakam čau, bet hei, hei, mēs dziedājam to dziesmu. Mēs arī cenšamies atšķirties. Hei, hei, tas lai nebūtu tas čau, čau, tas tā jau apnicis. Es savām meitenēm iemācīšu lejā dziedātājiem, kas nāk iekšā. Vai es nebūs nekāds čau, nekas? Jūs jau jaunība arī noteikti. Bija savs veids, kā sasveicinājāties. Nē, mums nekas jau nebija. Toreiz jau nebija tā, kā... Toreiz bija vienkārši. Vienkārši, tā, labdien, teica čau vai labdien? Ne čau, tas čau jau tikai tagad iesākās. Vienkārši toreiz labdien, tāds čau nebija. Kur jums viņš ir, tas klubs? Ne jau, nu klubs tas nav, bet tas ir lielākais iekštelpu skateparks Baltijas valstīs. Varbūt pat lielākā mērogā. Ja mācēsies šajā sasveicināties, tad viss būs savējie. Varbūt rītā būs, ja tikai mājās. Otrā rītā tikai? Varbūt, es jau nezinu. Vai! Ko tu dari? Ko? Tu atnāc pie maniem tūlīt un paņem Zoju līdzi, bet tikai ātri. Ja? Atnāciet tūlīt abas. Nu, nāk iekšā, nāk. Nu, nekas, mūks puisis bija. Un viņš ir sportists.
viņš man iemācīja, kā vajag sasveicināties, kā viņi sasveicinās. Un es teicu, es mācīšu jūs ar tagad. Vot, tagad izstiep roku. Vot, šitā. Nē, tā, nu nobrauc. Tā. Nu tie un jaunieši, tā Tie- tajā filmā. Tie, viņš, nu, vā, un tā. Nu, labdien! Labdien, Nu, kur tā brauksim? Abi divi. Es jau zinu, kur brauc, bet kas pie tevis atbrauc? Pie maniem bija smuks puisis, Kaspars. Viņš man iemācījis labi sasveicināties. Ja? Kā viņi sasveicinās. Es domāju, ka es protu. Dod roku, izstiep roku, vot taisni. Vot viņi šitā sasveicinās. Nē, nespiecieten. Viņi tāpat šitā, tikai šitā. Vot, šitā. Tā un Tā. pamēģini vēl. Un es parādīšu, kā jūrnieks veicinās. Nu, kā tā? Nezini? Nē, Do kraba. Nē, vot šitā. Šitā? Nu, un ar nagiem tā kārtīgi jā. šitā. Vot tā kā es tur, vot tā kā es. Vo. Tas ir krabs. Krabis, jā. Nu, jūras Tu krabs. padomā. Es ar visiem esmu sadzīvojis, ir darbā, ir mājās, ir visu, man visur bijuši. Ir kolektīvos, man visi tādi. Mīļi visi bijuši, un kā savējie. Tā es tagad ar visiem, es tā katru rītu, kad mēs iet uz, satiekamies arī tepat zālē vai kur, vai koridorā, mēs tā apņemamies viens otru tā, nu tā mēs, kā saka, tāda sirsnība, ka te visi savējie. Nu, labdien! Nu, es attācu pastīties, kā tu te uzvedies. Tad šis ir monsterparks, kur es trenējos, Te, jā? braukājos, jā. Aha. Un te notiek sacensības. Šitie, un jums nāk skatīties arī? Jā, pilns ar cilvēkiem. Pilns ar 400 cilvēkiem. Un kā te jūs varat sacensības. braukt, ja cilvēki skatās? Kur Nu, te viņi sēž? gar malām, un te gar pa malām. konstrukcijām lēkājam Šitie, un jā, un braukājam. skatās, jā? Jā, Nu, un te ot. trenējamies un gandrīz katru dienu, jā. Nu, un šeit apsoļā skateparka daļa, kur būs cits jauns konstrukcijas un būs vēl lielāks skateparks. Šie mani draugi. Labdien! Nu, Nu, protams. Treneris samācīs. Domāju, ka tas bija tiešām interesanti pieredze. Biju pansionātā, tādā vietā, kur es nekad vēl nebiju bijis. Redzēju, kā cilvēki tur dzīvo un prieks, ka arī tāda vecuma cilvēks arī attiecās pret tādām jaunām, ekstrēmām lietām pilnīgi pozitīvi un uztver to kā mūsdienā normālu lietu un vēl iemācās sasveicināties, kā mēs vispār ideāli. Ir bijuši vairāk gadījumi, kad veci cilvēki patiešām, kad mēs braukājamies kaut kur kliedz virsū, saka sauks policiju un tā, tad, zūd tā pārliecība, ka tie vecie cilvēki tomēr uztver mūs kā, pozitīvs jaunieši, nevis, ka mēs demolējam kaut ko, bet, protams, tā ir tā forši apzināties, ka tomēr ir kāds cilvēks, kas uztver mūs pilnīgi pozitīvi. malači, Patiešām, tas ir stingrs man- pamats šajā malači, skateparkā. Tu varētu man pamācīt. Kāpēc ne? Nē, Re, neko. ka šitie abi treneri Šitie ir treneri, jā? Jā. Un tu negribi man mācīt? Es jau mierīgi. Tikai slīdus vēl viens jāsameklē. Nav, jā? Nē, uz riteni, uz slidām jau es aizmirsu jau, bet uz riteni es jau varētu.